Vai zinājāt, ka no mūsu ēras pirmsākumiem līdz pat agrīnajiem viduslaikiem no gladiolu sīpoliem cepa maizi? Plīnijs raksta, ka gladiolu sīpolu amuleti savulaik tika izmantoti kā aizsardzība karavīriem pret došu nāvi cīņas laukā. Un vēl līdz pat 18. gadsimtam gladiolu sīpolus izmantoja kā līdzekli pret zobsāpēm. Tautas medicīnā. Bet jau ilgu laiku mēs gladiolus uztveram un saprotam, kā brīnum skaistu priekšstvēsnesi rudenim, vasaras beigām, kā nekronēto dāržu karalieni. Un arī šogad Latvijas dabas muzejā no 17. līdz 21. augustam izskatāma brīnum skaista izstāde Gladiolu rudens valsis. Jā, tās bija tas skaistais nosaukums. Tā laikam bija gan, jā. Uz ko ir aicināti visi rīdzinieki un pilsētas viesi, jo šeit ir apskatāmas, jūs teicāt, apmēram 240. Apmēram 240 gladiolu šķirnes. Es varu drusku kļūdīties, jo tā kā mums ir izkārtots pa selekcionāru un kolekcionāru stendiem, varbūt viena otra šķirnīte dublējās arī. Un man sarunas biedrs ir Lemoni Zaķis, Latvijas gladiolu audzētāju biedrības priekšsēdētājs. Kuras mūsu biedrība saucās Latvijas gladiolu draugu klubs. Jā, tā mēs saucamies. Kaut kā mēs draudzējamies ne tikai ar gladiolām. Tātad dibinātājs un šīs izstādes organizētājs. Un varbūt darīsim tā, ka atkāpsimies maķinīt atpakaļ pirms 20 gadiem. Un sakiet, lūdzu, kā jums, jūsu dzīvē vispār aizsākās draudzība ar gladiolām, arī ar īrisiem? Ja runājam par gladiolām, tad būs jāatkāpjas krietni tālāk par 20 gadiem. Ja? Jo gladiols man palikušas atmiņā kopš bērnības, jo mammai vienmēr pie mājas dobītē kāds gladiols auga. Arī kaut kādas aizvēsturiskās šķirnes, nezināmas šķirnes, bet bija tur sārtas, tur bija baltas, tur bija arī kāda gan arī melna. Ja? Un tas vienkārši kaut kā, bērniem tas iespējas paliek, ja? Iespiežās atmiņā, ja? Ka tur bija gladiols. Ja? Un tad, kad es pirmo reizi tiku pie sava zemes gabaliņa, sava kaktiņa, sava stūrīša, jā, tad, protams, tur vajadzēja iestādīt to, ēdam lietām, jā, tur kādu salātu, kādu redīs, es domāju, bet vajadzētu kādā stūrītī kādu gladioliņu iebāzt. Tā ar paņēmu no mammas tiem veciem sīpoliem kaut ko aizņēmos, jā, sastādīju. Un kā bijis, kā nebijis, ieinteresējos par to lietu. Vai tiešām ir tik vien to krāsu, vai nav vēl kādas, vai nav kaut kas interesantāks. Gladiolām ir krāsa. Neskaitāmas krāsas, krāsu nianses, plankumi, apmales un tā tālāk un tā tālāk. Laikam nebūs tāda krāsa, kuru gladiolās nebūtu atrodama. Piemēram, īrisos visi zina, ka nav sarkanās krāsas. Nav tīri sarkanas tāda, kā šeit šīs te sarkanās gladiolas, tādas sarkanās krāsas īrisiem ziediem nav. Gladiolām es nevaru pateikt, kuras nav. Ir zilas, ir zaļas, ir brūnas, ir melnas, ir baltas un ir daudzkrāsainas. Ja? Tad kaut kā nejauši iegāja Rīgas tirgu, kaut kā nejauši tur nopirka vienu, otru, trešo gladiolu sīpoliņu. Un laikam pagāja kāda 3-4 gadi, un man jau bija kolekcija pār pa 100 šķirnēm. Un kad jūs selekcionāt, pats izveidojat savu pirmo šķirni? Tas bija tāds laiks, ka jaunākās pasaules šķirnes bija ārkārtīgi sarežģīti dabūt. Mēs bijām aiz dzelzs priekškara, privāta persona oficiāli neko nevarēja dabūt. Ja? To jums droši vien Aldons Vēriņš varētu perfekti izstāstīt, kā viņš te kontrabandas ceļā un visādā citādā ceļā ieved jaunākās šķirnes. Ja? Un tāpēc tā pieeja tām jaunajām šķirnēm bija ļoti ierobežota, tās maksāja dārgu naudu, un ne katrs viņas varēja dabūt, tur vajadzēja blatu, lai tiktu viņām klāt. Ja? Un dabiski, ja es gribēju kaut ko jaunu savā kolekcijā, tad bija jāsāk domāt, varbūt es pats varu kaut ko izveidot. Un varējāt. Un varēju, tā kā es kādā, ja nemaldos, 82. gadā pirmos krustojumus
izdarīju. Nu, protams, pirms tam izlasīju tur, nezinu, kāds 30 gadus komplekts no Dārza un Dravas. Un vēl šo to, kas bija pieejams, jo tā literatūra jau nebija tā, kā tagad ieej internetā, iemet Googlē un lasi, ja. Sakiet, tas tomēr tās ļoti cītīgs, uzcītīgs darbs, šī te ideāls. Nu, tas ir darbs ar tādu stratēģisko domu. Un tāpēc arī mēs te spriežam, nu kāpēc pasaulē lielākoties krāšņuma augu selekcionāri ir vīrieši. Jā, kāpēc? Jā, kāpēc? Nu, labi, mēs varam nosaukt tur 1-2 sievietes gladiolu selekcionārus, vismaz, kas mūsu tajā darbošanās periodā ir bijušas pazīstamas, jau kuras šķirnes mēs esam redzējuši. Nu, tagad īris selekcionāri, nu, negluži tās pirmā lieluma zvaigznes, bet arī kaut kur ir vairākas sievietes, bet pārsvarā tomēr ir vīrieši. Nu, laikam tiem vīriešiem tāda daba, ka viņiem ir vairāk tā strateģiskā domāšana, bet ka viņi koncentrējās uz vienu lietu. Uz rezultātu, jā. Bet arī uz vienu lietu, un viņas nedrīkst tā raustīt. Viņi nevar tā uzreiz pārslēgties. Ka sievietēm tā ir vairāk tā ikdienas, tā taktiskā domāšana, ko kā to nokārtot, kā to saimniecībā izdarīt. Ja? Bet es te kādreiz jautāju vienai meitnei, viņa arī interesējas, kā tur sakrustot, un es tur izstāstu visu. Ja? Viņa saka, un cik man jāgaida? Es pirmo ziedu pēc 3-4 gadiem tik redzējuši. Nē, tas nav priekš manis. Parasti ir tā, ka sievietes liekas pacietīgāk. Nu, kā kurā situācijā droši vien. Lasīju un pētīju jūsu izveidotajām gladiolu šķirnēm ir bezgala skaisti, poētiski un aizskanīgi nosaukumi. Kā tie rodas? Tie jūs piemeklējat, jūs izdomājat, jūs daudz domājat? Nu, reizēm, ieraugot to gladiolu, tas nosaukums rodas pats. Bet tas ir tikai reizēm. Daudz grūtāk ir pēdējā naktī, kad man katalogs jādod uz tipogrāfiju, un man tur stāv daudz punkte nosaukumu vietā, viss šķirnes apraksts jau ir, bet tas nosaukums vēl nav ielikts. Un tad man pēdējā naktī kā zobu sāpes, pret kurām tās gladiolas te lietoja, ja? Nu, ko es viņu varētu, kā es viņu varētu nosaukt? Nu, viņi man nejautā, kā viņi... Te taču reizēm, ka pati pasaka. Nē, reizēm ir tiešām, es teicu, reizēm ir pilnīgi paskatās to gladiolu. Skaidrs, tas ir tas. Jo katrai puķei tas nosaukums ir ļoti nozīmīgs. Jo nu nevar galīgi kaut ko pretēji tādu nosaukt, ka cilvēks pasakās, nē, nu tas taču nav, nu galīgi tas nav. Nu kāds tam sakars ar to vārdu? Nu nekādu. Tā kā tomēr jābūt tā, lai cilvēks pastāsta un saka, jā, tas ir tas. Dabas muzejā šīs izstādes notiek jau kopš 1994. gada. Jā, ja es pareizi atceros, tad mēs vēl bijām tajā tapšanas stadijā kā klubs, ja, kā biedrība. Un pirmo izstādi šeit sarīkojam 94. gadā. Un, lai citas paradoksāli nebūtu, tā bija īris izstāde. Jo nu, kaut kā tā vēsturiski ir izveidojies, ka mēs tie gladiolu audzētāji, ja, kuri te savā starpā tā vairāk kontaktējās un viens otru pazina un apmeklēja Rīgā lekcijas un sapazinās, ja, ka kaut kā vienlaikus mēs arī iekritām uz īrisiem 80. gadu vidū. Un vairākiem līdz ar to bija arī paralēli īris kolekcijas. Nu, šobrīd jau izskatās, ka mums to klubu drīz nāksies pārdēvēt. Un proti kā? Nu, kaut kā par īris, kaut kādu īris klubu. Jo nu jau mums īris audzētāji ir vairāk nekā to gladiolu audzētāji un tieši selekcionāri. Mūsu daži biedri jau ir pilnībā pametuši gladiolus, kas ar selekciju nodarbojās un pilnībā pārslēgušies uz īrisiem. Tā kā gladiols tiek atspiests otrā plānā, diemžēl. Nu, tas gan arī tāda laikmeta zīme, ja, jo mēs vienkārši savos mazajos apjomos ar savu sīkumu tirdzniecību, nu tīri no finansiālā viedokļa, nespējam konkurēt ar to milzīgo masu importu, kas gāžās te iekšā. Importa gladiolas arī? Importa gladiolas stādamais materiāls visos lielveikalos, paciņas ar smukām bildītēm, kas tur iekšā to neviens negarantē, bet nu bildīts ir smuks un cilvēks ir slinks pēc dabas. Visi mēs esam slinki, jā. Jo iedomājieties, ja jums no manis būtu jāpasūta gladioli, ja? Jūs
izdomājāt, noskatījāt izstādē, es gribu to, pierakstījāt nosaukums, un tagad jums jāsameklē mans katalogs, vai nu internetā, vai jāpasūta. Ja? Janvārī jūs to katalogu saņemat. Tagad jums jāuzraksta pasūtījuma lapa par tām izdomātajām, iecerētajām šķirnēm. Ja? Jāatsūta man. Es pēc tam jums pa pastu sūtu. Ja? Tas ir garš un sarežģīts process. Tiesa gan agrāk ar tām pastu sūtīšanām vēl cilvēki nebija pieraduši, tagad jau pieradinājuši ar citas firmas, ar tiem dažādiem pasta piegādēm dažādām. Bet tomēr vienkāršāk ir garām skrienot, paķert to paciņu tajā lielā veikalā, iesviest groziņā un izaugs, neizaugs. Jā, sakiet, lūdzu, vai šīs izstādes Dabas muzejā jūs uzskatāt kā gada darba kulmināciju, tā var teikt? Jā, jo tā kaut kā ir tradicionāli izveidojies, ka mēs Dabas muzejā rīkojam tās lielākās izstādes, tās nopietnākās izstādes, un arī tā parasti plānojam, lai tai optimālajā laikā sanāktu, ja? Lai varētu maksimāli daudz to jauno šķirni parādīt. Un es lasīju, ka laikam vērienīgākā izstāde bija pirms 10 gadiem Latvijas, tas Rīgas 800 gadē, vai nu pat jau ir pārsteigums? Jā, savulaik tā bija vērienīgākā. Es domāju, ka mēs te pēdējos dažos gados jau esam daudzkārt to pārsnieguši. Ja mūs kādreiz skaitījās labi izstāde 100-150 šķirnes, ka parādījām, ļoti labi jau, tad tagad jau mēs esam sasnieguši 200 un pārsnieguši 200 šķirņu robežu. 240. Šobrīd, kā jau mēs te runājam, ap 240, es teikšu ap 240, jo mūs vēl tiks papildināt tā izstāde. 3. dienā mēs vēl vedam ziedus klāt, tā kā iespējams, ka būs vēl jaunas šķirnes, tā kā visā tā izstādes laikā mēs parādīsim noteikti vēl vairāk. Ja? Īrisiem, es teicu, mums bija rekords 270 šķirnes, ka tad jau bija izmisums, jau vairs nebija vietas gandrīz te, kur izvietot. Es nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Mums tas izstāžu rīkošanas princips varbūt būtiski atšķirās no ārzemju. Ja? Jo mēs te papētījām, kā tur ir gladiolu izstādes, vismaz pēc attiecīgo biedrību biļeteniem un pēc interneta resursiem, ja? Kā ir gladiolu izstādes, kā ir īris izstādes. Es esmu runājis ar vienu kolēģi no Krievijas, kurš bija Amerikā žūrijā īris izstādē, un tad viņš teica, ka viņš nesaprot, kam viņi to izstādi rīko. Kādā ziņā? Mēs orientējamies uz publiku, cenšamies, pēc iespējas vairāk cilvēku aptvert. Ja nenāk pie mums te uz Dabas muzeju, mēs vēl braucam tur uz Liepāju, Ventspili un vēl citur. Mēs esam apbraukuši praktiski visu Latviju no Liepājas līdz Daugavpilī, ja, ar izstādēm. Tagad pēdējā laikā ir grūtāk, jo naudiņas mums kā sabiedriskajai organizācijai ir maz, un degvielas maksā, transports jāņem un vāzes jāved un viss tas jādara. Ja. Bet tur viņiem, ja, tas drīzāk ir tāds pašu selekcionāru un audzētāju tusiņš, kā tagad saka. Ja? Kad viņi daudz nerūpējas, lai tā izstāde būtu apmeklēta, lai tur cilvēki no malas nāktu, viņi paši sanes, pašu komisija vērtē, tur piešķir tās lentas vai rozetes dažādu krāsu, tur pa 1., 2., 3. vietu, tur dažādās grupās, un tā visi milzīgi apmierināti, ka viņš mājās tagad varēs piekārt, ka viņš tur kaimiņu Džonam tur ir ielicis, ja, ka viņš ir pārspējis viņu, ka viņš dabūs 1. vietu. Apmēram tā. Cik teiksim, ir lasīts un cik ir dzirdēts no acu lieciniekiem. Ja? Mums ir tā, ka mēs gribam cilvēku 1000, lai redzētu to. Sakiet jums pašām, kad ir lielāks prieks, kad jūs šīs gladiolas ieraugat šeit izstādē, vai kad jūs ieiet savā siltumnīcā vai dārzā un redzat gladiolu? Lolotā ir izplaukus. Vienalga, vai tā būtu gladiola, vai tas būtu īris, jo es nodarbojos gan ar vienu, gan ar otru selekciju. Ja? Tas galvenais brīdis man ir tad, kad sāk ziedēt jaunie hibrīdi 1. reizi mūžā. Tas ir daudz svarīgāk, jo tā gladiola, kas man 10 gadus jau ir ziedējusi, man viņa vairs nešķiet interesanti. Nē, labi, viss skaisti, jā, viss jauki, jā, un man patīk, ja cilvēkiem patīk viņu, un ja zieda audzētājs saka, tā man tik labi aug, tas man ir galvenais biznesa, vai galvenā biznesa šķirne, ka es varu griezt un griezt un griezt. Protams, patīkam autoram, ja? Bet man tas lielākais gandarījums, ka es ieraugu kaut ko tādu vēl neredzētu. Tas tiešām ir tāds, kas pasaulē ir kaut kas oriģināls.
vismaz ar kaut kādu pozitīvu īpašību atšķirās no jau esošiem pasaulē, tad, protams, gandarījums ir daudz lielāks. Par savu klubu pastāstiet, vai tur var iestāties jebkurš, katrs, kas tur mājās rušinās un šīs gladiolas audzē, vai kaut kādi noteikumi? Teorētiski var iestāties pat cilvēks, kurš neko neaudzē. Kaut viņam balkonā uz podiņa varbūt viena puķīti kaut kur. Ņemsim pretī, jā. Vienīgi, kā jau visās tādās sabiedriskās organizācijās, kur nav kaut kāda dzelžaina disciplīna, kas ir pilnīgi brīvprātīgi, jā. Tas cilvēks var iestāties, viņš var pēc tam 5 gadus nenākt, jā. Biedra naudiņa mums vienkārši tā, lai būtu kontakts ar to biedru, ir 2 latiņu gadā, jā. Labi, viņš tur tās 5 gadus nav parādījies un nav maksājis to biedru naudu, mēs viņu vienkārši no tiem sarakstiem izsvītrosim laukā, jā. Tā kā nav obligāti, ka tam cilvēkam būtu jābūt kaut kādām milzīgām dārzkopim, tur milzīgas kolekcijas īpašniekam vai pat selekcionāram. Var iestāties jebkurš, kuru tā lieta interesē, un mēs būtu ļoti priecīgi, ja pie mums iestātos vai apmeklētu mūsu pasākumus tieši jaunākā paudze. Mēs katastrofāli novecojam, tieši selekcionāri noveco. Nav maiņas, mums nav maiņas. Jaunai paudzei nav interesi? Jaunai paudzei ir tik daudz interešu, ka pat tiem, kuriem kādreiz ir bijusi interese par gladiolām, jo man ir bijuši tādi puiši, kas brauc vēl skolas laikā, tēvs ved parādīt, ka dēls interesējās, kā notiek gladiola selekcija. Bet paiet gadi, cilvēks iegūs izglītību, noteiktu profesiju, tā profesija prasa savu, un tās gladiolas vai paliek kā vaļasprieks, kaut kur dārziņā tur kaut ko vēl iestādi, ja, vai vispār tam neatliek laika. Šeit izstāde ir ārkārtīgi skaists un poetisks nosaukums. Pastāstiet nedaudz sīkāk, ar ko skaisti jūs šobrīd tā īpaši pārsteigsiet rīdziniekus un Rīgas viesus. Protams, kā ar visu, kas mums šobrīd labākais dārzos ir. Bet, diemžēl, tā izstāde ir tikai īsu brīdi, nepilnu nedēļu, 5 dienas. Tas nav daudz, jo gladiola ziedēšanas periods ir krietni vien garāks. Mēnesi kādi ziedēt? Pat vairāk, jo gladiolas var sākt ziedēt normālā vasarā jau ap jūlija vidu un ziedēt līdz salnām. Tā kā šobrīd vēl neviena tāda īsti vēlīna šķirne šeit nav redzama. Te ir redzamas ļoti daudz agrīnās šķirnes, tā skaitā daudz sīkziedu. Mums te apmeklētāji jautā, kāpēc viņām tāda sīka ziediņa tik daudzām? Tāpēc, ka sīkziedu šķirnes ir agrīnākas. Viņas pirmās uzziedējuši, dabiski, ka mēs nesam to, kas zied šobrīd. Mēs nevaram atnest to, kas ziedēs pēc 2 nedēļām. Tā kā šī izstāde drīzāk ir tāda vidēji agrīno šķirņu parādi. Ja? Ja kāds ir audzējis, iestādījis aprīlī un tur vilcis plēju pāri, tad dabiski, ka viņam viss ir pārziedējis. Arī tā gadās. Ja? Bet tā reti. Mēs parasti visi audzējam atklātā laukā. Normāli, kad augsne ir līdz noteiktai temperatūrai iesilusi, līdz kartupeļu stādumam laikam, ja? Tad arī liekam gladiolas zemē. Gladiolas man vienmēr ir asociējušies ar 1. septembri. Jums arī? Jā. Man liekas, man mājās kaut kur pat ir bildīti, kur es tāds ar tādu gladiolu. Jā. Visiem mēs tādas fotogrāfijas. Mēs esam padomu portāls. Protams, pirmais padoms ir visiem nākt apmeklēt šo izstādi, bet varbūt no tādām praktiskākām lietām, jo gan jau, ka cilvēkiem interesē, kas ir jāievēro gladiola audzēšanā, vispirms pie sīpolu novākšanas, glabāšanas, žāvēšanas, tālāk atmodināšanas, novācot, kas ir tās kļūdas, ko nedrīkst pieļaut. Labi, tad mēs sākam ar novākšanu. Ja? Pirmkārt, jau cilvēki izdara tādu kļūdu, ka ļauj gladiolai ziedēt līdz pēdējiem brīdim. Šodien vēl zied, rīt viņš raks nost. Tas nav labi. Aizliegt mēs to nevaram, bet tas nav labi, jo gladiolas bumbuļu sīpolam tomēr vajadzētu vēl vismaz kādas 3 nedēļas atrasties augsnē, lai nobriestu. 3 nedēļas pēc tam, kad zieds ir vai nogriezts, vai noziedējis, ja, vai nolausta ziedvārpa.
Un tas ir viens tāds paņēmiens, ko es silti ieteiktu, sevišķi, ja cilvēks audzē lielākā vairumā gladiolus, ja, un grib iegūt labu stādamo materiālu nākošiem gadam, kurš atkal skaisti, jauki ziedēs un būs pirmā lieluma sīpola, kas dod visu to labāko ziedu. Ja. Tad ap septembra vidu, ja ir doma rakt septembra beigās, oktobra sākumā, pārstaigāt regulāri savu lauku un tās ziedvārpiņas maziņās, kas tikko lien no lapām laukā, viņas tik un tā nepaspēs uzziedēt, viņas nosaus. Tā kā aplauziet un uzreiz viss tā barības viela plūsma pārorientējās uz bumbuļu sīpolu. Līdz ar to bumbuļu sīpols izaug vismaz par 3 daļu lielāks un labāk nobriedz būs. Tālāk seko žāvēšana. Nē, vēl ir jautājums starp žāvēšanu un rakšanu. Ja? Mazgāt vai nemazgāt? Tas ir tāds diskutabls jautājums. Es personīgi nemazgāju. Dažus gadus es pamēģināju, tad, kad tiešām bija šausmīgi dubļi, teiksim tā, ka to sīpolu nevarēja redzēt, ka viņš tur bija pikā iekšā. Bet man palika tāds iespējas, ka tomēr tie nomazgātie nožūst sliktāk. Tā kā būtu vēlams tomēr nopurināt lieko zemi, pažāvēt saulītē un tad nest iekšā. Žāvēšana, ja ir iespējams, tad labāk būtu žāvēt pirmo nedēļu vai pirmās 2 nedēļas paaugstinātā temperatūrā. Paaugstinātā tas ir kā? Saulītē? Saulītē pats par sevi. Pēc norakšanas, ja ir saulaina diena, obligāti vajag apžāvēt saulītē. Bet arī telpās, ja gladiols kaut nedaudz ir, ja, es esmu darījis, tagad ir tie tīkliņi, kur var ļoti labi salikt, kādreiz mēs zeķēs tur sējām iekšā tādos gabalos, ja, saliek uz sietu un ar pāris kalorīferiem vai ar vienu kalorīferi papūst siltu gaisu virsū. Var nolikt termometru blakus, pasties, lai nekā pār 30 grādiem. Tātad pažāvējām kādas nedēļu vai 2 nedēļas tādā paaugstinātā temperatūrā, sākam taustīt vecos sīpols un saknes, kas ar viņiem notiek, vai varam noraut vai nevaram noraut. Jo ir viens tāds diezgan īs brīdis, kad ļoti labi atdalās vecais bumbuļsīpols, tas maziņais sakaltušies, kas tur palicis no iepriekšējā gada apakšā viņam, ja? Un tās lielās saknes, kad viņas ļoti labi nāk nost un paliek smukstīvs dibentiņš tam bumbuļsīpolam jaunajam. Ja to nokavē, tad atkal piekalst visu tā padarīšanu klāt, un mēs pavasarī viņu varam ar skrūvgriez vai ar nāzi laust nost. Un tas ir šausmīgi. Jā. Tā kā vajadzētu regulāri žāvējot, pataustīt. Vienkārši paņemt kopā saknes, to bumbuļsīpolu rokā un paraustīt. Jādalās, tad to kastīt var ņemt priekšā un attīrīt. Tādus mazos sīpoliņus, kur no vairs sīpoliņiem ir izauguši, ja? Tos varētu arī netīrīt, tos atstāt uz pavasari, jo tiem tik briesmīgi nekas tur nepiekals, viņiem tās saknītes ir niecīgas, viņas var mierīgi noknibināt arī pavasarī vēl. Tālāk ir glabāšana. Tālāk ir glabāšana, bet tā žāvēšana nav tikai tās 2 nedēļas, ja? Kopsumā tos bumbuļsīpols vajadzētu paturēt istabas temperatūrā, lai kopsumā būtu ap mēnesi. Jo bieži vien pa virspusi ir tas segzviņa apžūs, ja? Bet cilvēks neapskatās, ka tur tā 3. vai 4. kārta apakšā vēl ir stipri mitra. Un iebāžot kaut kur pagrabā, ja sevišķi mitrā vietā, tas sīpols var arī no tā sapūt. Tā kā kārtīgi nožāvēt, ja? Un tad nākošais ir izvēlēties optimālo vietu glabāšanai, izejot no savām iespējām, teiksim kā. Kas varētu būt optimālā? Optimālā vieta, tā būtu, teiksim, kāda neapkurināma telpa, iespējams arī pagrabs, ja nav pārāk mitrs vai nav silts kā pilsētas pagrabs, ja? Jo temperatūrai vajadzētu būt, tā tīri teorētiski pēc grāmatas +4, +6, nebūtu vēlams augstāk pa 10. Dažādu apstākļu dēļ. Un gaisa mitrumam, 70% nevairāk. Tad mēs sākam pavasarī modināt. Un vēl pa glabāšanu maz piebildīt, ka noteikti nevajadzētu gladiolu bumbuļsīpols glabāt kopā ar kartupeļiem, āboliem un tādām lietām. Āboli nobriestot pagrabā sanesti vai glabātuvē sanest izdala etilēnu, un tas, kā iespaido savukārt sīpolu dīdzību negatīvi. Tā kā, būs sliktāk, teiksim tā. Esam nonākuši laikam līdz pavasarī? Jā, pavasarī saulaicīgi tos lielos bumbuļsīpols vajadzētu sākt modināt. Nevis izraut no tās augstās telpas, ja?
vai no leduskapja, starp citu var glabāt ar leduskapja apakšējo nodaļu, ja ir nedaudz, nu tur tās dārziņa kastītes, ja. Uzreiz izraut laukā un bāz zemē. Paies labs laiciņš, kamēr tas sīpols pamodīsies. Tā kā, lai tie dzīvības procesi viņā sāktos, vajadzētu tomēr to bumbuļu sīpolu vai tos bumbuļu sīpolus pavasarī nolobīt, segzviņas. Nu, arī drusku kāds diskutabls jautājums. Daži teica, vēl tais laikos, ka intensīvi visu kodināja ar ķīmijām, ka labāk piesūcina to segzvīnu ar ķīmiju un tam būs labāk un aizsargās labāk. Bet tomēr, lai mēs iestādītu pilnīgi droši veselu sīpolu, nevis inficētu, nevis tur ar kaut kādu bojājumu, ja, vai plankumiem un punktiņiem pa virsmu. Labāk nolobīt, lai redz, ka viņš ir vesels. Salikt siltā vietiņā, kaut vai uz kastītē vai uz kādas paplātes, uz palodzes, ar asniņiem viss uz augšu, lai asniņi neizaug šķīvi greizi, un ļaut viņiem tagad kādu mēnesi pasildīties. Bez kādas mitrināšanas saknītes dzīt nevajag. Lai asniņš izaug kaut 10 centimetri garš, kaut arī viņam tikai sakņa aizmetnīši būs apakšā, kā tas sīpols tiks zemē, tā tās saknītes strauji augs un viss notiks un dzīs ātri laukā. Ja? Nu, vairsīpoliņas, nu tie cits saka bērniņi, ja? Tie maziņie, kas ir klāt katram bumbuļsīpolam rudenī novācot. Arī vajadzētu tomēr iesēt, ja pat cilvēks negrib to šķirni milzīgi pavairot, ja viņam tas nav nekāds biznes, viņam tur vienkārši mājās ir 10 šķirnītes pa 5 sīpoli, ja? Tos vairsīpoliņus regulāri arī vajadzētu sēt, vismaz tos rupjākos, labākos, ja? Lai atjaunotu šķirni. Jo vecais bumbuļsīpols, nu es saku vecais, ja? Nu tas lielais bumbuļsīpols labu ziedvārpu dos 4-5 gadus maksimums. Ja? Tad viņš paliek arvien plakanāks, arvien lielāka apakša, ja? Tāds plācenis, vairs nav gluds un spīdīgs, bet tāds grubuļains. Ja? Un pirmkārt viņš daudz ātrāk inficējās, nonākot attiecīgos apstākļos, un otrkārt ziedvārps sāk nākt līkas, greizas, kroplas, sagriezušās un tā tālāk. Tā kā vislabāko ziedvārpu, tādu izstāžu čempionu līmeņa ziedvārpu var iedot pirmā lieluma sīpols, tāds virs 3 centimetri, kurš zied savā mūžā pirmo reizi. Tāpēc ar tos vairsīpoliņus derētu iesēt kaut nedaudz katrai šķirnītei, bet lai atjaunojās ties bumbuļsīpoli. Paldies par padomiem un paldies, ka neturējies veci zem pūra. Es par sevi varu teikt, ka mans mīļākais gadalaiks ir tieši šis gladiola ziedēšanas laiks, agrs rudens. Un jūsējais? Diemžēl jau vairs ne gladiola ziedēšanas laiks, bet īris ziedēšanas laiks. Un tas ir jūnijas. Nu, faktiski jau sākās maijs ar zemajiem īrisiem, maija beigas vidējie īris un viss jūnijas. Pat pēc Jāņiem vēl augstie bārdainie īrisi, kur ir mana otra aizraušanās un arī mūsu vairāku kluba biedru. Un es domāju, ka mūsu latvieši šobrīd ir tiešām, nebaidos teikt, labākās kolekcijas Eiropā. Veselas, piecas skaistas dienas šeit dabas muzejā. Mēs priecāsimies par gladiolām. Kā jūs tikko minējāt, pārsvarā tās ir sīkziedu gladiolas, bet ar tām lielajām mēs varēsim arī vēlāk septembrī priecāties. Spicē būs uzstāvēt? Spicē būs, bet ne septembrī. Spicē būs nākošās nedēļas nogalē. Piektdien, sestdien, svētdien. Tad visi, kuri nav iespējuši priecāties par šo daiļumu šeit, var nākošu nedēļu doties uz Spici? Noteikti var. Mums izstāde jau, pat nepateikšu, 3. gadu notiek Spice Home foyer. Tur ir ļoti plašas, gaišas telpas, ļoti piemērots apgaismojums. Un, tāda dzīva vieta, kur daudziem cilvēkiem ir iespēja pirmo reizi varbūt apskatīt labus gladiolu ziedus, ja viņi nav iestaigājuši taciņu uz dabas muzeju. Jo šeit tomēr nāk tāda, vairāk vai mazāk pastāvīga publika uz dabas muzeju, kas regulāri šeit iegriežas ne tikai uz gladiolu izstādēm, bet apskata arī citas izstādes. Bet tādā tirdzniecības centrā, tur ir drīzāk nejauši apmeklētāji, kuriem varbūt tas būs kāds mūža atklājums, ka viņi ieraudzīs mūsdienu gladiolu šķirnes.
Šajā izstādē, cik es saprotu, par ziediem var priecāties, bet arī var būt padomus un arī iegādāties. Tas ir plašs. Jūs piedāvājat apmeklētājiem? Apmeklētājiem, kuri interesējās par gladiolu bumbuļu sīpolu iegādi, mēs varam tikai pateikt, ka bumbuļu sīpola aug, zied un vēl briedīs. Tad atrodas zemē, tos šobrīd dabūt nevar, bet ir iespēja dabūt, ja pasūtīt katalogus jaunos no diviem selekcionāriem, teiksim. Viens esmu es, un otrs ir Visvalds Viņķels. Šobrīd arī viens no produktīvākajiem Latvijas gladiolu selekcionāriem, kurš to lietu ņem nopietni, ja. Viņam arī ir atsevišķs katalogs. Es pie savē esmu piesaistījis vairākus kolēģis, arī selekcionārus Jānu Dipānu, Juri Bāzi un vairākus kolekcionārus vēl, lai pēc iespējas plašāk to sortimentu varētu piedāvāt. Tas katalogs ir apskatāms. Un katalogs ir arī apskatāms tad, kad ir gatavs. Tas būtu janvārī parasti, varbūt pat uz janvāra otro pusi drošāk. Mūsu mājaslapā gladiolus.lv. Es sāku teikt Iris Garden LV, jo tā ir man personīgā mājaslapa. Gladiolus LV ir mūsu kluba mājaslapa. Un arī par īrisiem jūsu personīgajā mājaslapā tieši tāda paša informācija. Tieši tāpat, jā. Tur ir raksti, man ir raksti par īrisiem, sākot no šķirņu izvēles, gan par jaunumiem, kādi šobrīd ir, gan kā pārstādīt praktiski, kā darīt, kā audzēt īrisus. Ja? Tagad to visu var atrast, plus arī īris katalogs, kurš iznāk maijā jaunais. Gribēju teikt, ka arī šajā gladiolu mājaslapā mēs daudz runājam par padomēm, ja tomēr cilvēks vēl, kas interesē vai ko interesē, var droši jums rakstīt, un tur arī izlasām ir vesela virkne padomu par gladiolām. Jā, tur praktiski var atrast visu, gandrīz to, ko mēs runājām, plus vēl tur par augsnes izvēli, mēslošanu, kādu stādīšanas sistēmu tur izvēlēties, vai stādīt dobēs, vai slejās, vai vagās, vai rindās, un tā tālāk, un tā tālāk. Par kopšanu, varbūt drusku tur novecojas informācija par dažām ķīmijas lietām, bet es personīgi arī pēdējos gados ar ķīmiju neaizraujos. Vienīgais vēl līdzeklis, ko es dārzā lietoju, tā ir aktara pret tripsi. Ja gadījumā parādās tripsis, tas tomēr viens riebīgs kaitēklis. Ja? Tripsis ir kaitēklis. Tas ir kaitēklis, jā. Un šobrīd tas labākais insekticīds, kas viņu sit nost, tā ir aktara. Savulaik mēs esam ar daudz ko strādājuši, ar pastaku, deci, kādreiz pat ar tādām šausmām kā bija 58, ka pats tur nomiglo un vienalga kādu uzpurnu lietas vakarā acis katru savu pusi. Varbūt es drusku pārspīlēju, bet nebija katrā ziņā patīkami. Aktara ir maz bīstama, teiksim, siltasiņu dzīvniekiem, viņi sit visādus grauzēju, sūcēju kaitēkļus. Tā kā gladiolās var droši lietot. Jūs minējāt vienu savu kolēģi, varbūt šeit iespēja robežos arī pacildināt vēl kādus savus kolēģus. Jā, es vienmēr abrīnoju mūsu selekcijas vecmeistaru Jānu Dipānu. Es nezinu, vai publiski pateikt, cik viņam ir gadu. Sakiet. 89. gads viņam iet. Jā, un viņš joprojām nodarbojas ar selekciju, krusto, atlasa savus hibrīdus, nes uz izstādēm. Arī šodien pats savu stendu iekārtoju šeit. Un es atceros, ka tais laikos, ka es tikko sāku audzēt gladiolus, viņš jau bija Latvijā pazīstams selekcionārs, un jau viņa šķirnes jau pirmajās izstādēs, kuras apmeklēju, es varēju redzēt. Ja? Tā kā tādā ziņā, es jau pieminēju ar Visvaldu Viņķeli, viņš ļoti nopietni to lietu ir ņēmis un ar selekciju jau arī ilgus gadus un nopietni darbojās. Ja? Šobrīd it kā jaunākais selekcionārs, kaut gan ir tikai 2 gadus par mani jaunāks, ir Juris Bāze. Viņš vairāk strādā tieši ar sīkziedu šķirnēm, un viņu interesē tādas ļoti īpatnējas krāsas salikuma un superkruzļotās šķirnes. Ja? Tā kā viņam te ir ļoti tādi interesanti šķirnītes redzams. Ja? Nosaukumi paši par sevi tur runā jūras putas, jogdaris, ja? Un tam līdzīgi. Ko jāteic? Jā, vēl maz piebildīt. Es noteikti gribētu pateikt lielu paldies, ja ir tāda iespēja, publiski mūsu ziedu audzētājiem, jo tā arī zinām specializācija. Selekcionārs vai kolekcionārs tā ir viena
kategorija, ja, bet ziedu audzētāji, kuri audzē grieztos ziedus, ja, no mūsu izveidotajiem šķirnēm, nu, tā ir atkal tāda specifiska kategorija ar īpašām prasībām. Viņām, kur katra šķirne neder, viņām vajag tādu, kas dod maksimāli kvalitatīvu ziednesi, tādu, kas ir griežams, kas ir transportējams, kas pēc iespējas vairāk ziedus iedod no vienas platības vienības. Nu, un šeit mūsu izstādi ar lielu šķirņu daudzumu kuplina Stūrīšu ģimeni no Dolas salas un Ancāņu ģimeni. Šeit man aizmugurē vesels stends ap 60 šķirnēm, ko viņi ir atveduši uz mūsu izstādi. Tā kā, ja mums nebūtu tādu kolēģu, tad mums tā izstāde būtu daudz nabadzīgāka. Es arī publiski gribu teikt jums paldies un aicinām visus baudīt šo neparasto skaistumu Dabas muzejā. Paldies! Labi, paldies jums! Bija patīkami ar jums parunāt tiešām. Paldies!